Sveiciens visiem! Jaunā video ceļo ar Lieni. Šoreiz ceļojums būs stāstā. Stāsts man ir no 2024. gada, kad mēs bijām Ņujorkā ceļojumā. Un man ir suvenīrs. Nē, mēs to nenopirkām. Mums viņu uzdāvināja. Nē, pats Kristaps neuzdāvināja, jo tad jau viņš spēlēja Bostonā. Bet stāsts ir par to, kad mēs gājām skatīties 4. jūlija uguņošanu uz Krastmalu, un vienkārši blakus stāvošie cilvēki uzsāka sarunu ar mums, un izrādās, ka viņiem arī ir draugi Latvijā. Tas bija tāds patīkams moments, vienkārši runājāmies, sākām runāt par to, ka man puika spēlē basketbolu, un viņi arī lieli fani basketbolam. Un toreiz, kad Porziņš spēlēja Ņujorkā, izrādās viņš bijis fans. Un neko, es tā stāvu, skatos, gaidam to uguņošanu, runājos ar to sievu, tiem bērniem tur. Tagad skatos, viņš nāk apakaļ un dod man šitā te kaut kā salocījis to kreklu. Viņš tā kā, jums tas ir, es attaisu vaļā, skatos, wow! Tā, nopietni? Tiešām? Jā, viņam viņš nedarot, viņš viņu nenēsājot, protams, ko tad viņš nēsās viņu, kad Porziņš jau sen vairs nespēlē Ņujorkā. Viņš spēlēja Bostonā, un starp citu tajā gadā Bostona arī vinnēja čempionu titulu. Jā, tas bija 2 gadi atpakaļ, jā. 2024. gadā mēs bijām. Nu redz, un šodien ir īstais moments laikam, lai svinētu to New York Knicks uzvaru. Krekls gan nav šodienas, bet New York Knicks komandas krekls ir. Tā kā, jā, viņš mums viņu uzdāvināja, apmainījāmies ar kontaktiem, un mums ir suvenīrs. Toreiz bija diezgan liels iespējas tāds, jā, tā vienkārši svešs cilvēks paņem un uzdāvina tev tādu kreklu. Nopirkt jau, protams, ka varēja toreiz, bet tad, kad mēs bijām Ņujorkā, tāda krekla vairs tur nebija. Tā kā šitas ir kārtīgs suvenīrs mums. Labas atmiņas. Jā, kādam varbūt tas nav nekas, tādu kreklu dabūt. Protams, nopirkt var, maksāt viņš maksā arī, bet mums ir stāsts labs par to kreklu, tāpēc, ka tas ir dāvināts no ņujorkieša, un kad vairs tādu kreklu tur nopirkt nevarēja. Un, jā, vienkārši svešs cilvēks paņem un uzdāvina. Tas bija baigi patīkami. Jā, un par cik man puika spēlē basketbolu, viņš pat uzvilka tajā vakarā, noskatījāmies uguņošanu, viņš pat uzvilka mugurā un gājām apakaļ uz viesnīcu. Jā, smējāmies jau, jā, tūlītās sāks bļaut uz mums, kad kāpēc Porziņa krekls un kāpēc tā, jo Porziņa jau, cik es saprotu, tajā laikā vairs īpaši Ņujorkā nemīlēja, bet kas mums? Mums krekls. Tā mēs priecājāmies, otrā dienā jau bija laiks, kad braucām mājās. Visu rītu man puika nostaigāja ar to kreklu. Bildes attaisījām, starp citu, jā, viņam ir arī Instagramā, un man Instagramā ir bildes. Varat paskatīties, ielikšu šeit, kā man atrast Instagramā. Un, jā, mums bija liels prieks, tas bija tāds wow, tāda laba atmiņas suvenīrs no Ņujorkas, un pati uguņošana tiešām 4. jūlijā, tas ir ļoti iespaidīgi. Tā atmosfēra, tik daudz cilvēku, ļoti skaisti, un bija patīkami, jā. Tā kā stāsts man par to, kad, jā, mēs bijām 2024. gadā jūlijā, mums ir labs suvenīrs no turienes. Kā jau teicu, tādu vairs tur nopirkt nevarēja. Man liekas, ka pat mājaslapā vairs nav, es nezinu, jāpaskatās, bet, jā.
Mums ir liels prieks par to. Man gribējās vienkārši izstāstīt, padalīties priekš sevis, lai neaizmirstās un pastāstīt jums. Katrā gadījumā esam lieli basketbola fani. Un, jā, man ir prieks. Kādam varbūt no jums nē, bet man ir tomēr patīkami. Vienmēr skatīšos uz šito kreklu un atcerēšos savu sapņu ceļojumu uz Ņujorku. Tas man bija tiešām sapņu ceļojums. Un vēl ar šādu iznākumu tas man bija wow. Kamēr tu skaties, droši piesako, neaizmirst uzspiest subscribe. Zini, ka YouTube šis ir par brīvu, nav jāmaksā subscribe, droši uzspied, abonēt un piesako, jā, padalies ar draugiem, ierakst kādu komentāru, vienmēr priecāšos. Un prieks, ka tu skaties, cerams, ka tu izbaudīji. Tiksimies atkal nākošajā kādā video, kur mēs atkal ceļojam. Tā kā droši piesako Instagramam, droši arī Facebookam. TikTokā arī man ir video. Paldies, ka skaties. Uz tikšanos nākošajā video ar kaut kādiem jauniem piedzīvojumiem. Sveiciens New York Knicks faniem ar čempionu titulu iegūšanu.